Jā, labrīt. Tātad jau ir pulkstens 10, un šodien mums ir tāds neliels webinārs par automātisku ārējo defibratoru. Kāpēc es šo webināru vadu? Nu, tāpēc, ka es esmu pirmās palīdzības pasniedzēja, un pēdējā laikā tieši ļoti daudz rodās arī jautājumi par automātiskajiem ārējiem defibratoriem. Būtībā tas nekas sarežģīts nav. Tā ierīce ir tik vienkārša, ka nevajag no šīs ierīces baidīties. Un kādā brīdī, kad kādam cilvēkam dzīvībai kritiska situācija, jūs varat ar defibratora palīdzību arī izglābt kādam cilvēkam dzīvību. Jo pēc definīcijas tas automātiskais ārējais defibrators ir pārnēsājuma ierīce, ar kuru tātad var veikt sirds ritma analīzi un arī, ja ir nepieciešams, tad iedarboties uz sirdi ar elektrisko izlādi. Nu, tie, kas varbūt tās kādos lielajos tirzniecības centros, kādos sporta namos un tam līdzīgi ir jau redzējuši, ka ir izvietoti defibratori, tad tiem varbūt tās arī ir radušies daudz un dažādi jautājumi, kas tad drīkst rīkoties, kas tad ir atbildīgs par defibratoriem, kādā veidā mēs, kurš katrs cilvēks varam tātad piekļūt un tiešām veikt arī darbības ar šo defibratoru. Bet par visu pēc kārtas. Nu, tātad, kā jau es minēju, defibrators ir tāda vienkārša ierīce. Šeit mēs nerunājam par tiem defibratoriem, ko izmanto neatliekamās palīdzības dienests. Šīs ierīces ir tās, kas tiek izvietotas dažādās sabiedriskajās vietās, kur apgrozās vai pulcējās liels skaits cilvēku. Šeit neiet runa par darbiniekiem. Ja? Darbinieki var būt maz, nu, piemēram, kaut kādos kultūras namos, sporta centros un tam līdzīgi, bet tur ir kaut kādi pasākumi, kad notiek tātad liels cilvēku skaits. Es tālāk arī stāstīšu prezentācijā, no cik cilvēkiem tātad arī būs kā obligāts automātiskais ārējais defibrators jāizvieto. Bet tātad šī ierīce katram cilvēkam tātad sniedz balss un arī vizuālās instrukcijas. Tāpēc nekad nevajag arī baidīties no defibratora, arī tad, kad jūs pat neesiet izgājuši neatliekamās pirmās palīdzības apmācību. Kaut gan pēdējos gados, nu jau no 2022. gada, kad stājās spēkā pēdējās vadlīnijas, pirmās palīdzības sniegšanā, tātad defibrators arī ir viens no algoritmiem, ko mācoties arī pirmās palīdzības 12 stundu kursos vai arī tālāk tie, kas 40 stundu kursos, arī ir šis algoritms arī jāiemācās. Bet arī, ja jūs neesiet nekad gājuši vai piedalījušies pirmās palīdzības apmācību kursos vai semināros, arī tajās situācijās nav jābaidās no defibratora, jo tiešām defibrators pateiks jums pilnīgi visu priekšā, kas jums tādā brīdī ir jādara, un kādā veidā tātad var palīdzēt cietušajam vai arī slimajam cilvēkam. Jā, bet ir jāklausās, ja jau defibrators runā mums mūsu valstī, tātad ir noteikts, ka runā latviešu valodā. Nu, tiem, kas varbūt tās ir kādas organizācijas, kur varbūt ir cilvēki, kas nu, nezin latviešu valodu, tātad ir iespēja arī defibratoriem uzstādīt arī kādu citu valodu, nu, piemēram, kaut kādās organizācijās, kur ir vairāk ārzemnieki varbūt vai cilvēki, kas nepārvalda latviešu valodu. Bet pēc normatīvajiem aktiem tātad defibratoram ir jārunā latviešu valodā. Un ar defibratoru mēs varam atjaunot normālu sirdsdarbību pēkšņas sirds apstāšanās gadījumā. Defibrators arī automātiski diagnosticē dzīvībai tātad bīstamu tādu sirds aritmiju vai sirdsdarbības, nu, kā mēs teiktu, nepietiekami labu šo te darbību. Bet vienmēr ir jāatcerās to, ko arī dažreiz pirmās palīdzības kursos cilvēki prasa, vai mēs varam veikt
darbības tikai ar defibratoru, vai mums nav jāveic atdzīvināšana? Nē, atdzīvināšana ir jāveic. Tātad defibrators ir tikai ierīce, ar kuras palīdzību mēs varēsim analizēt sirdsdarbību un arī atjaunot, tātad ar elektrisko izlādi atjaunot normālu sirdsdarbību. Bet tas nu, nerada tādu maldīgu priekšstatu, nu, ka tagad atnesīsim, novietosim pie cietušā defibratoru, un tad mēs varēsim neveikt sirds masāžu, varēsim neveikt elpināšanu, ka visu izdarīs defibrators. Nē, ir jāveic atdzīvināšana, un tātad tā ir tikai palīgi ierīce, kas tātad palīdzēs cilvēkiem, kas sniedz pirmo palīdzību. Nu, un kā jau es minēju, tātad jebkurš defibrators būtībā Latvijā ir izplatīti divi veidi defibratori. Ir automātiskais un ir pusautomātiskais defibrators. Un neatkarīgi no tā, vai jums ir automātiskais vai pusautomātiskais, defibrators ir izstrādāts tā, lai to var lietot jebkurš cilvēks, arī nespeciālists. Kā jau es teicu, tātad šis ir domāts jebkuram cilvēkam, kas varēs citam cilvēkam dzīvībai vai veselībai kritiskā situācijā arī sniegt pirmo palīdzību. Tātad, tāpēc arī ir šis te vārds nespeciālisti. Ja? Nevajag asociēt to, ka nu, tikai tad, kad ieradīsies neatliekamās palīdzības dienas, tad viņi ņems un darbosies ar defibratoru. Nē, ar defibratoru jūs jau varēsiet droši darboties līdz brīdim, kamēr gaidiet neatliekamās palīdzības mediķu brigādi. Un šeit ir svarīgs arī šis te vārds nespeciālisti. Ja? Jo katrs mēs esam jau speciālisti savā jomā, ja? Un šeit runa iet tieši par mediķiem, par neatliekamās palīdzības mediķiem. Tātad. Nu, un nu, jau kādu laiku ir spēkā 481. ministru kabineta noteikumi, ārēju automātisko defibratoru noteikumi. Stājās spēkā tātad 2024. gada 16. jūlijā. Un tur ir šajos noteikumos ļoti smuki ir aprakstīts, tātad gan kādās vietās ir jāizvieto, pa ko es tālāk arī pastāstīšu, gan to, kā tad ir jāveic apkopes pārbaudes, kur ir jāreģistrē un kādas tātad tālāk ir darbības arī jāveic ar šo aparatūru vai ar šo aprīkojumu. Nu, kā redziet, tātad noteikumi ir jau kādu laiku spēkā, bet cilvēki, kas ikdienā varbūt nu, tik ļoti nesaskarās ar pirmo palīdzību, vai, nu, es domāju, organizācijas, kur ir medmāsas vai mediķi, arī jau droši vien zinu, un varbūt daudz, kur jau ir arī iegādāti automātiski ārējie defibratori, bet cilvēki, kas tātad, nu, to dzird pirmo reizi, tātad arī tāpēc iepazīstinu ar šiem noteikumiem. Nu, un būtībā defibrators ir jāuzstāda, tas AAD, tas ir saīsinājums automātiskais ārējais defibrators. Ir prasības, kādās tad vietās automātiski ārējie defibratori ir arī jāuzstāda. Tātad, ja cilvēku skaits ir līdz 700 cilvēkiem, tad īpašnieks vai vadītājs vai pārvaldnieks tātad defibratoru uzstāda brīvprātīgi. Ja organizācijā var būt no 701 līdz 1500 cilvēkiem, tad ir jāuzstāda vismaz viens automātiskais ārējais defibrators. Un, ja cilvēku skaits tātad ir jau lielāks cilvēku. Šitas ir mācības. Lūdzu, nesapratu. Tātad vietās, kur ir lielais cilvēku skaits, tātad ir jāuzstāda vismaz 2 defibratori. Tā, lai no jebkuras, piemēram, ja ir, nu, kāda, piemēram, lielveikals, ja, un ir plašas, garas
telpas, pietiekami liela kvadratūra. Tātad, lai no jebkuras vietas mēs 5 minūšu laikā šo defibratoru varētu atnest uz negadījuma vietu, nu, tur, kur ir cietušais, tātad nevar defibrators būt izvietots tā, ka vienā stūrī kaut kur novietot, ir, nezinu, tur 12 000, piemēram, kvadrātmetri telpa platība, un tad ir jādomā, nu, cik mēs ilgā laikā tātad varēsim uz šo te negadījuma vietu arī atgādāt. Tātad varat droši izvietot, šeit ir noteikti tas minimālais skaits, cik ir jābūt, bet var izvietot, nu, piemēram, ja jums organizācijā ir vairāki cehi, vairākās atsevišķās ēkās, nu, tad droši katrā ēkā arī varat izvietot, lai nav tur jāskrien kaut kur pāri teritorijai pa pagalmu jau, un it sevišķi vēl ziemas laikā, tātad arī skrienot var paslīdēt, pakrist un arī savainoties, arī tas, kas tur dodās pēc šī te defibratora, tātad. Un vienmēr šai te vietai ir jābūt pieejamai. Nedrīkst defibratoru, nu, piemēram, lielveikalā ieliek izpildirektora kabinetā, ir izvietota zīme, zina, ka ir izpildirektora kabinetā, bet izpildirektors, piemēram, strādā tur no 9 līdz 5. Tātad ir jābūt pieejamam visā šajā te organizācijas vai publiskas vietas darbības laikā. Nu, interesanti ir tas, ka tātad, nu, droši vien esiet arī citās valstīs redzējuši, ka automātiski ārējie defibratori ir izvietoti arī uz ielām, tātad, nu, ielu malās, tātad, lai arī varētu, nu, ārpus kaut kādu organizāciju vai publisku vietu darbības laika arī sniegt cilvēkam palīdzību, tātad izmantojot defibratoru. Nu, Latvijā vismaz pagaidām normatīvajos aktos neparedz izvietot kaut kur ārtelpā, ja, jo, nu, mums arī, piemēram, ugunsdzēsības aparāti un tam līdzīgas lietas, ja tā teritorija ir slēgta, tad arī izvieto kaut kur ārtelpās, bet, nu, ielu malās pagaidām neviens neizvieto, un arī prasība tātad nav tāda, jo kas tad būs atbildīgs par to defibratoru, kas ir kaut kur uz ielas izvietots, vai kādā tādā vietā, kur, nu, patstāvīgi nav neviens īpašnieks vai valdītājs, kas arī varētu par šo aprīkojumu arī atbildēt. Tas būtu tātad pār defibratoru skaitu. Tāpat arī ir tie noteiktie termiņi, ja? Un tātad mums šī gada 1. septembris tuvojas, un līdz 1. septembrim izglītības iestādēs, kur apgūst gan pamata, gan vispārējās, vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmas, arī sporta izglītības iestādēs, arī interešu izglītības iestādēs, tātad ir jāizvieto automātiskie ārējie defibratori. Kā jau es teicu, tātad cilvēku skaits neatkarīgi tātad no cilvēku skaita, vai ir virs 700 vai tātad, nu, virs 700, tātad izvietojam jau sākot no šī gada 1. septembra. Publiskās vietās savukārt ir atkarībā no cilvēku skaita, jo lielāks cilvēku skaits, jo šis te pārējais periods tātad ir mazāks. Nu, piemēram, līdz 1,5 tūkstotim, kad ir šīs te publiskās vietas, tātad ir no 26. gada 1. janvāra tātad jāizvieto, un pārējās publiskās vietās tātad ir 2028. gada 1. janvāris. Un kā jau es teicu, tur, kur tātad maksimālais vienlaikus esošais cilvēku skaits ir mazāks par 700 cilvēkiem, tātad īpašnieks vai valdītājs vai pārvaldnieks defibratorus izvieto brīvprātīgi. Tas varbūt tās arī būtu jāņem vērā. Es ļoti ceru, ka izglītības nozare jau ir arī savos budžetos tātad paredzēts iegādāties šos te automātiskos ārējos defibratorus. Tātad, ja, runāja par tiem jau krietni sen arī Latvijā, nu, kā jau es teicu, vadlīnijās jau ir no 2022. gada, ja, bet normatīvi šie kaut kādu laiku tātad arī tika
kamēr tika apstiprināti, tātad arī, nu, būtībā vairāk nekā gads tika dots, lai arī izglītības nozare nodrošinātos ar defibratoriem. Nu, pietiekami daudz Latvijā skolu ir, kur tātad šis te cilvēku skaits ir liels, jā. Ne tikai lielajās pilsētās, bet arī kādās mazākās pilsētās, jo, kā jau es teicu, šeit neiet runa par izglītojamo skaitu vai neiet runa par darbinieku skaitu, bet kopējais cilvēku skaits. Nu, ja jums tur notiek, varbūt skolā ir liela sporta zāle, ja, kur notiek kaut kādi arī ikgadējās kaut kādas Latvijas čempionāti un tam līdzīgi, un tas cilvēku skaits kādā brīdī varbūt virs 700 cilvēki. Nu, tātad jums arī ir jāiegādājas automātiski ārējie defibratori. Tad, kad iegādāts defibrators. Nu, pa cenām es negribu īpaši runāt. Cenas ir ļoti, ļoti atšķirīgas un dažādi piegādātāji arī šīs te cenas piedāvā dažādas. Nu, esmu dzirdējusi, ka pat līdz 8,000 var maksāt automātiskais ārējais defibrators. Tātad, ja ir iegādāts defibrators, tātad mēnešu laikā no uzstādīšanas ir jāiesniedz elektronisks ziņojums Zāļu valsts aģentūrā. Tātad iegādājamies un noziņojam Zāļu valsts aģentūrai. Zāļu valsts aģentūra arī reģistrē šos visus automātiskos ārējos defibratorus. Nu, lai cik bēdīgi nebūtu, uz doto brīdi, tātad, ja mēs paskatītos kartē šajā te, kur ir automātiski ārējie defibratori, kaut kādi, nu, pēdējo, ko skatījos, bija kaut kādi 7, 8 defibratori, kur šo te publiskās vietās, šo te automātisko ārējo defibratoru atrašanās vietas arī bija atzīmētas. Nu, es pieļauju, ka iegādājoties organizācijas vienkārši, nu, arī neiepazīstoties ar šiem 481. MK noteikumiem, varbūt pat neiedomājas, ja, ka šis te aprīkojums ir arī kaut kur jāreģistrē. Ja? Tātad reģistrējam Zāļu valsts aģentūrā, vienmēr tātad reģistrējot arī norādam tātad šīs te vietas nosaukumu, nu tātad faktisku adresi, ja tāpat būtu jānorāda arī stāvs vai telpā un arī defibratora pieejamības laiks. Nu jā, tātad, ja lielveikals strādā piemēram, no 10 līdz 10 vakarā, nu tad norādam, kādā tad laikā. Vai, piemēram, izglītības iestāde varbūt tur jau no 7:00 ir kāds dežurants, ja, un teiksim, vakarā tur līdz kaut kādiem 6 vai 8, atkarībā, nu, no tā, kāds ir šis izglītības iestādes tātad darba laiks, specifika, vai tur ārpus klases kaut kādas nodarbības notiek un tam līdzīgi. Tātad norādam arī defibratora modeli vai tipu, tātad, un norādam ar atbildīgo personu. Un arī kādu papildus informāciju par defibratora piegādātājiem, ja. Tātad atbildīgā persona, arī tad, kad jūs iegādājaties defibratoru, atbildīgā persona tātad noteikta tiek organizācijas iekšienē, un šo te atbildīgo personu arī parasti apmāca arī šie te defibratoru piegādātāji, uzstādītāji, nu tātad Latvijā izplatītāji, un, nu cik es zinu, Latvijā neražo defibratorus, vismaz nav līdz šim dzirdēts. Tātad ir dažādās citās valstīs ražotie. Un tātad, lai arī, ja Zāļu valsts aģentūrai pie šīs te reģistrēšanas arī ir kaut kas tātad jānoprecizē, tātad, lai varētu arī sazināties ar šo te atbildīgo personu. Atbildīgās personas varat noteikt arī vairākas, nu, piemēram, ja jums ir kaut kāds maiņu grafiks vai, piemēram, tajā vietā, kur izvietots automātiskais ārējais defibrators atrodas, nu, cilvēki, kas mainās, nu, piemēram, izglītības iestādēs, ja tas ir pie dežuranta, tātad vienu dienu ir viens dežurants, otru dienu ir otrs dežurants, tātad, lai visi šie te cilvēki, kas tātad arī ir, un tanī laikā varētu arī darboties ar šo te automātisko ārējo defibratoru, arī tiktu obligāti apmācīti. Bet kā atbildīga persona var tikt norīkots arī šis te viens cilvēks, ja. Nu, un
bieži tiek uzdots jautājums, kas tad kontrolēs, vai izglītības iestādēs ir iegādāti automātiski ārējie defibratori, vai publiskās vietās ir iegādāti. Noteikumu izpildi kontrolē veselības inspekcija. Tātad. Un, nu, droši vien arī skolās, izglītības iestādēs arī ziniet, ka veselības inspekcija pie jums arī mēdz ierasties. Tātad, un tajās situācijās, kad nu, tātad pēc 2025. gada 1. septembra ierodoties savā vizītē, tātad veselības inspekcija arī uzprasīs droši vien, vai ir iegādāts un vai ir pieregistrēts un vai ir tiešām apmācīti arī cilvēki, kas tātad var arī darboties ar automātiskajiem ārējiem defibratoriem. Jo, nu, viss jaunais un nezināmais arī ir zināmā veidā cilvēkiem arī bailes. Kā tad es rīkošos, kā tad es uzņemšos atbildību pa kaut kādu šādu te aparātu, ar kuru tiek veikta tur sirdsritma analīze, notiek tātad šoka veikšana cietušajam vai slimajam cilvēkam, bet baidīties tomēr arī, es vēlreiz atkārtojos, nevajadzētu. Nu, un ir noteikts arī apzīmējums, kādam ir jābūt apzīmētam vietai, kur atrodas automātiskais ārējais defibrators. Vienalga, vai jums šis defibrators atrodas kaut kādos speciālos, es daudz kur esmu redzējusi, ka ir šie speciāli tādi aizsargkupoli. Tātad, tad uz šī te aizsargkupola novietojam šo te zīmi. Ja tas ir kāds, nu, skapīts, piemēram, nu, līdzīgi kā pirmās palīdzības aptieciņu, tātad apzīmējam arī ar šo speciālo zīmi, un tad arī varēs zināt, un šī zīme tiešām nozīmē, ka šeit atrodas automātiskais ārējais defibrators. Nu, nevajadzētu defibratoru izvietot maldinoši, kā dažreiz tas ir ar pirmās palīdzības aptieciņām, jo šeit tiešām tās sekundes var būt dzīvībai, veselībai izšķirojušas. Un ja tas defibrators būs aiznests kaut kur citur un neatradīsies tajā vietā, kur ir tā zīme izvietota, es, piemēram, no savas puses rekomendētu arī blakus kaut kur izvietot arī zīmi, kā pazvanīt neatliekamās palīdzības dienestam. Tātad mēs neatliekamās palīdzības dienestam varam zvanīt uz 113, jā. Un ja cilvēkam ir tātad cilvēks ir bijis bezsamaņā, cilvēks ir neelpojis, cilvēkam ir veikta tātad darbības arī ar šo automātisko ārējo defibratoru, nu tā tad būs jāsauc arī neatliekamās palīdzības dienas. Nu diez vai tur būs tā, ka padarbojoties ar defibratoru, sirds tika cilvēkam iedarbināta un neatliekamās palīdzības dienas nebūs vajadzīgs. Tāpēc varbūt arī tuvumā izvietojiet redzamā vietā, tātad kādā veidā pazvanīt neatliekamās palīdzības dienestam. Tātad 113 un to numuru bieži vien cilvēki arī aizmirst, arī apmācībā tad, kad prasi, nu, tad viss kaut ko tur saka 03 vairs nedarbojas, ja tā tad zvanam uz 113. Un būtībā arī tad, kad ir situācijas, kad jūs pat neziniet, kā tad rīkoties, redzat, cilvēks ir nokritis, cilvēkam ir slikti, cilvēks ir bezsamaņā, nevajag baidīties zvanīt arī uz 113, jo neatliekamās palīdzības dienestā visi dispečeri ir ārstniecības personas, un dispečeri jums pratīs arī pateikt, tātad, kā tad rīkoties, piemēram, kā tur uzrunāt, papurināt cietušo, kā atbrīvot elpošanas ceļus, kā pārbaudīt elpināšanu. Un ja jums būs automātiskais ārējais defibrators, tātad arī teiks, nu, tātad veicam to un to un to, un tagad tātad pielīmējam defibratora elektrodus un klausamies, ko defibrators mums runā un saka, un šīm te darbībām, ja? Tātad nevajag baidīties tiešām, un neatliekamās palīdzības dienas tiešām pateiks arī tad, kad, jo katras stresa situācijā mēs rīkosimies arī
savādāk, ja, un varbūt tie cilvēki, kam nav nācies nekad dzīvē sniegt pirmo palīdzību, sākotnēji arī tiešām būs tas apjukums, kaut kāda neziņa, ja, tāpēc zvanam. Tagad telefonus arī var nolikt uz skaļruni, ja, un klausīties, ko tad dispečers jums saka, un kamēr neatliekamās palīdzības mediķu brigāde brauc, tātad arī klausīties, un arī dispečers pateiks, kādas tad darbības arī veikt. Tātad automātiskajiem ārējiem defibrilatoriem, nu, nebūs tā, ka jūs iegādājaties defibrilatoru, nolikāt kaut kur plauktiņā, un tagad tur tas defibrillators ir saputējis, un neviens viņu nav ņēmis, neviens nav lietojis un tam līdzīgi. Nē, tāpēc ir šī te atbildīgā persona, un atbildīgā persona neretāk kā reizi ceturksnī, nu, normatīvos ir noteikts, ka reizi ceturksnī veic vizuālo pārbaudi un aizpild arī pārbaužu dokumentāciju. Tātad vizuālajās pārbaudēs tiek tātad vizuāli pārbaudīts, vai viss darbojas, vai tur nav kaut kas salauzts, saplīsus un tam līdzīgi, ja. Un nav nekāda noteikta forma, kā tad mēs šo te vizuālo pārbaudi arī fiksējam. Bet mums obligāti ir jānorāda apsekošanas datums, veicējs, vieta un arī kaut kādas nepilnības. Nu, un ja mēs defibratoram tātad novēram, ka ir kaut kādas nepilnības, nu, es nezinu, tur kāds varbūt tās ir tur ņēmis, kaut ko nolauzis vai kaut kas tur īsti nedarbojas, ja, vai mēs tur paskatāmies, tur viss ir slikti, ja, tad ir jāsazinās obligāti ar pārstāvi, tātad izplatītāju vai šo te piegādātāju pārstāvi. Tāpat arī, ja defibrators, piemēram, ir lietots, tātad daudziem defibratoru modeļiem arī ir noteikts, ka pēc katras defibratora izmantošanas reizes ir jāveic arī obligāti šī te ārkārtas tehniskā apkope. Tātad tehniskās apkopes arī veic šie te, tātad, nu, piegādātāji, izplatītāji, un ar viņiem arī nevajag baidīties sazināties. Ir sevišķi sākotnēji, kad varbūt tās īsti nesaprotat, ko skatīties. Tad, kad jums arī šie te piegādātāji uz organizāciju atved šos te automātiskos ārējos defibratorus, obligāti prasiet, lai būtu arī visa tehniskā dokumentācija latviešu valodā. Nu, man ir nācies saskarties, ka latviešu valodā sākotnēji dokumentācija nenodrošina. Tātad, un tur viss ir tiešām aprakstīts, gan par visām apkopēm, pārbaudēm, par šiem te, kam tur ir jādara, kam nav jādara, kurā brīdī tātad varbūt tās uzlādēšanas jāveic, kādā veidā tātad. Ko jāskatās arī veicot šīs te tātad vizuālās pārbaudes. Ja? Nebaidamies, prasam, izzinam, un būtībā tādas apmācības, nu, neilgst pārāk ilgi, ja. Tātad būtībā, nu, par katru to defibratoru var jums tas piegādātājs, nu, kaut kādu stundu varat droši vien veltīt, ja, un tādā veidā tātad izzināt visu arī nepieciešamo saistībā ar jūsu konkrēto modeli, jo modeļi tiešām arī Latvijā ir daudz un dažādi jau ienākuši, un arī no sava šī te tātad veida automātiskie, pusautomātiskie. Es te pēdējā laikā redzu arī tādus defibratorus, kad ir jānes ar visu to darbstaciju tātad uz šo te negadījuma vietu. Un katram defibratoram tātad komplektācijā, tas ir arī pēc MK noteikumiem, ir jābūt gan šķērēm, gan arī tādai speciālai elpināšanas maskai, ir jābūt arī skuveklim, un arī, lai sniegtu pirmo palīdzību, tātad neaizmirstam arī par sevis pasargāšanu, nu, respektīvi, arī varētu būt arī salvete, jā, varētu būt arī, piemēram, arī gumijas cimdi, ja, lai tātad saskarsmē ar citu cilvēku mēs arī, nu, negūtu kaut kādas, nu, nesaslimtu ar kādām saslimšanām, ja. Tātad, attiecībā uz šiem te pārbaudēm, tātad pārbaudes var uzticēt arī citai kādai juridiskai personai. Nu, ja jūsu organizācijā nav neviens cilvēks, kam varētu šo te pienākumu
uzticēt, ja, tātad piesaistiet arī kādu ārpakalpojumu, un tad ārpakalpojums, nu, līdzīgi kā, piemēram, automātiskai ugunsgrēka trauksmes atklāšanas signalizācijas sistēmā. Ja jums ir tātad noteikts to, ka signalizācijas sistēma tātad brauc un pārbauda kaut kādos noteiktos termiņos. Tāpat arī šādu te, tātad arī defibratorā šīs te pārbaudes varat arī nodot šiem te, nu, citai juridiskai personai. Nu, un savukārt tehnisko apkopi veids nevis kurš katrs, ja, kas tur zina vai uzskata, ka ir zinošs un apmācīts, bet tehnisko apkopi veids tātad tieši katrā šī automātiskā ārējā defibratora ražotāja speciālisti, kas tātad arī var noteikt. Cik bieži ir jāveic tehniskās apkopes, tas arī dažādiem modeļiem var būt dažāds šis te tātad termiņš, bet kā jau teicu, tātad varētu būt, ka šīs te ārpuskārtas apkopes ir jāveic arī pēc defibratora lietošanas, jo mēs nevaram zināt, kurā brīdī tad varētu būt nepieciešams arī defibratoru lietot. Tātad, nu un attiecībā uz atdzīvināšanu es jau minēju, varbūt tās tātad ka defibrators neaizstāv cilvēka fizisku darbību un cilvēku, kas veic tātad atdzīvināšanu. Ja defibrators neaizvieto to, ka jūs varēsiet neveikt sirds masāžu vai jūs varēsiet neveikt elpināšanu. Tātad sirds masāža ir jāveic cilvēkam fiziski, pieaugušam cilvēkam tas ir 30 sirds masāžas, 2 elpināšanas, un to, ko bieži arī runājot par citu cilvēku elpināšanu, tātad saka, nu, ka mēs tur negribam citu cilvēku elpināt, ja ir saskarsme ar citu cilvēka fizioloģisku šķidrumu, tātad defibratoram komplektā ir elpināšanas maska. Un elpināšanas maska ir tāda jau diezgan profesionāla, kad jūs tātad uzliekot cietušiem cilvēkam uz mutes un uz deguna šo elpināšanas masku, varat arī droši veikt tātad elpināšanu. Nu, un vienmēr tātad sekojam to, ko mums defibrators arī saka. Nu jā, tātad. Atceroties pirmo palīdzību, tātad, tad, kad mēs uzsākam cietušiem sirds masāžu, tātad pieaugušam cilvēkam ir 30 sirds masāžas, dziļums tātad katrai masāžas reizē ir 5-6 centimetri, un temps ir arī pietiekami intensīvs, tātad 100 līdz 120 reizes minūtē, tātad intensīva šī te sirds masāža notiek. Tātad mēs sirds masāžu uzsākam nekavējoties, tikko esam noskaidrojuši, ka cietušais neelpo vai elpošana nav normāla, tātad ir kaut kāda nesaprotami gārdzieni un tam līdzīgi. Un tad, kad mēs konstatējam, ka cietušais neelpo un ir bezsamaņā, tātad obligāti, ja jums apkārt ir kādi cilvēki, tad obligāti sauciet, bļaujiet palīgā. Arī tad, kad jūs pat varbūt neredziet, ka ir tūmā kāds cilvēks, tik un tā jūsu saucienus var sadzirdēt kāds, jo tie, kas ir arī kādreiz gājuši ar pirmās palīdzības apmācībās, jūs ziniet, cik grūti, fiziski grūti ir ilgstoši veikt sirds masāžu, ja nav neviens cilvēks, kas jūs var nomainīt vai pamainīties varat tātad. Un pēc 2 minūtēm būtībā liela varbūtība, ka jums spēki arī jau izsīks. Tātad, un tad, kad mēs esam veikuši tātad 30 sirds masāžas, tad atbrīvojam elpceļus, aizspiežam cietušajam degunu un tātad caur elpināšanas masku, nu, ja tas ir svešs cilvēks, tātad tuviniekiem, nu, pa kuru veselības stāvokli jūs ziniet, arī var, nu, droši vien, ka varēsiet elpināt arī bez elpināšanas, bet šeit mēs runājam par cilvēkiem, par kuru veselības stāvokli jūs arī neziniet. Nu, un tātad caur elpināšanas masku mēs katru elpināšanu veicam aptuveni 1 sekundi. Un tilpums elpināšana ir, nu, mierīgas izelpas tilpums, ja? Tātad, un tādā veidā tātad mēs arī varam šo darbību veikt. Tad,
kad ir atnesis defibrators, tātad lieciet cilvēkam, kas ir atnesis defibratoru, ieslēgt defibratoru, un ir jāizpilda visas gan šīs te balss, gan vizuālās komandas. Kas ir jāievēro? Vai kādi drošības pasākumi būtu jāievēro, izmantojot automātisko ārējo defibratoru? Nu, ir tāda lieta, kāpēc es uzsveru, klausamies balss un vizuālās komandas. Tāpēc, ka brīdī, kad defibrators veic sirds ritma analīzi, jūs nedrīkstat būt cietušajam pieskāries. Jo pretējā gadījumā, ja jūs turēsiet rokas uz cietušā, tātad defibrators var izanalizēt jūsu sirds ritmu un pateikt, ka šoks nav nepieciešams, kaut gan tas cietušais būs bezsamaņā un bez jebkādām dzīvības pazīmēm. Ja? Tāpat arī mēs defibratoru nedrīkstam lietot kādā tādā elektrību vadošā vidē. Nu, piemēram, cietušais ir izvilkts no baseina. Ja? Nu, tātad mums ir jānodrošina, lai tā, ja esam izvilkuši no baseina, tātad paliekam apakšā dvieli vai vēl kādu citu sausu materiālu, lai tātad nebūtu ūdens. Tāpat, lai sprādzienu bīstama vide nebūtu, nu, piemēram, vietā, kur ir gāzes noplūde, nu, tur arī automātisko ārējo defibratoru nedrīkstēs lietot. Ādai, kur mēs pielīmējam elektrodus, ir jābūt sausai. Tātad vienmēr āda ir jānoslauka, kā jau es minēju, defibratoram komplektācija arī var šī te salvetīte ir, un tātad noslaukam tās vietas, kur mēs līmēsim defibratora elektrodus. Tāpat es minēju, ka defibratorā ir komplektācija ir arī skuveklis. Ja? Pietiekami skuveklis. Tātad, ja ir cilvēkam tāds kuplas apmetojums, tātad tajās vietās, kur mēs līmēsim elektrodu, šis apmetojums tomēr ir jānoskuj. Ja? Elektrodus mēs vienmēr līmējam uz sausas, tīras un ādas, kur, nu tātad, lai cieši pieguļ ādai, tātad šie te elektrodi. Elektrodi tāpat nedrīkst savstarpēji saskarties ar kādiem citiem priekšmetiem. Nu, nedrīkst tur, piemēram, ja cietušajiem tur ap kaklu ir kāda ķēdīte, tātad to ķēdīti tomēr noņemam, nevis līmējam tagad elektrodu uz šī te priekšmeta. Nedrīkst izmantot tādus defibratorus, kuriem, redziet, tātad ir kaut kādi mehāniski bojājumi. Nu, nekādā gadījumā tātad paši arī nedrīkstat veikt defibratoram nekādus remontdarbus. Tātad šos te remontdarbus tiešām veic šie te tātad piegādātāji un šie apmācītie speciālisti, ja ir. Nu, un par cik mēs defibratoru saistam ar tieši atdzīvināšanas pasākumiem, tātad atdzīvināšanu mēs veicam līdz ierodas neatliekamās palīdzības dienests un pārņem cietušu atdzīvināšanu, vai nu cietušais sāk kustēties, atver acis, sāk elpot, nu, vai arī tādas situācijas, ka jūsu spēki ir izsīkuši, ja, un jūs tur nokrītat turpat blakus šim te cietušajam cilvēkam, ja. Tas arī. Tad, kad ierodās neatliekamās palīdzības dienests, nu, nemēģiniet paši tur noraut, noplēst tur tos elektrodus, jo elektrodi būtībā ir vienreiz lietojami, ja, un nu, elpināšanas maskas ir dažādu veidu šīs elpināšanas maskas. Ir tādas elpināšanas maskas ar defibratoru komplektācijā, kur tātad šī maska ir vienreiz lietojama, bet ir arī tādas elpināšanas maskas, kur tātad tā elpināšanas maska būtībā ir daudzreiz lietojama. Nomaina tikai to filtra daļiņu, tātad dezinficē, ieliek jaunu filtra šo te daļu, ja, un elpināšanas masku var arī izmantot tālāk kaut kādām citām situācijām. Nu, un tātad, jā, paši neņemam neko neraujam nost, arī tad, kad neatliekamās palīdzības dienests ir ieradies. Neatliekamās palīdzības dienests, nu, liela varbūtība, ka viņi paši tātad noņems arī šos te elektrodus vai
elpināšanas masku, es pieļauju, ka viņi tātad izmantos tālāk, nu, piemēram, ir elpināšanas maskas, kur ir šī te tātad sprauga, ja, vietai, kur var skābekli padot, un tādās situācijās tātad arī tālāk arī izmantos šo te elpināšanas masku. Nu jā, tātad šeit ir arī vizuāli attēlots, cik tad, jo ātrāk ir uzsākta cilvēka atdzīvināšana, jo tā izdzīvošana arvien palielinās un palielinās. Ja? Jo mēs, piemēram, gaidot un brīnoties un skatoties, piemēram, tur nu, neatliekamo palīdzības dienestu, tur gaidot tās 8, 10 vai pat vairāk minūtes, neko nedarīsim. Būtībā tās izdzīvošanas iespējas ar katru brīdi arvien mazinās un mazinās. Ja? Un, ja, piemēram, tās jau pirmajās 4, 5 minūtēs mēs esam jau sākuši, tātad darbības ir atnests automātiskais ārējais defibrators, ir veikts šoks, tātad cilvēkiem nu, krietni palielinās šī te iespēja izdzīvot, pat vairāk nekā 60% tādās situācijās tātad palielinās iespēja izdzīvot. Nu, un jā, es te jau minēju, tātad kādā situācijā es aizliegts izmantot automātisku ārējo defibratoru, ja, bet, nu, šeit arī slaidiņā tas ir arī uzrakstīts un arī pateikts, ja. Nu jā, un šie drošības pasākumi tātad vienmēr novietojam automātisku ārējo defibratoru blakus cietušajam. Tātad cietušais mums gulēs uz kaut kādas cietas virsmas, nu uz grīdas vai uz zemes. Tātad nevis rokā turam šo automātisko ārējo defibratoru, bet novietojam tātad uz grīdas, uz stabilas virsmas. Arī tad, kad notiek ne tikai sirdsritma analīze, arī tad, kad defibrators pasaka, ka tiks veikts šoks, tātad arī tanī brīdī nedrīkst cietušajiem pieskarties. Kāpēc nedrīkst cietušajiem pieskarties? Nu, tikai tāpēc, ka jūs arī varat gūt elektriskās strāvas triecienu. Un atceroties arī no pirmās palīdzības, tātad, ja ir gūta elektrotrauma, arī no automātiskā ārējā defibratora gūtā šī elektrotrauma, būs, tad jums pašiem arī jādodas uz ārstniecības iestādi tātad un jāveic izmeklējumi, jo jūs arī varat ciest tad, kad jūs dabūjat šo te šoku, ja, jo veselam cilvēkam šoks nav nepieciešams. Tāpēc divās situācijās neliekam rokas cietušā ķermenim. Tātad, tad, kad notiek sirdsritma analīze, lai neizanalizētu jūsu sirds ritmu, un savukārt, tad, kad notiek arī šī te elektroizlāde, tad, kad notiek šoks, tātad arī tātad nepieskaramies tanī brīdī cietušiem. Tad, kad defibrators arī pasaka un atļauj cietušiem pieskarties, tātad droši varam cietušiem pieskarties un turpināt veikt sirds masāžu. Nu, un tātad es jau minēju arī, tātad, kas ir automātiskā ārējā defibratora īpašnieka pienākums, tātad nodrošināt uzglabāšanu un uzturēšanu darba kārtībā, lai nav tātad kā dažreiz ar pirmās palīdzības aptieciņām, kurām sen beidzies derīguma termiņš, tāpat nodrošināt ātru piekļuvi no jebkuras vietas automātiskajam ārējiem defibratoram, un arī nodrošināt tātad šīs te norādes par defibratoru atrašanās vietu vai defibratora glabāšanas vietu. Nu jā. Tā, es tūlīt tās arī varbūt nedaudz pademonstrēšu, kā tad runā defibrators, ja, kad mēs atveram defibratora. Pārbaudiet elpošanu. Zvaniet glābšanas dienestam. Ja elpošana nav vai ir vāja, atbrīvojiet pacienta krūškurvi no drēbēm. Ja elpošana nav vai ir vāja, atbrīvojiet pacienta krūškurvi no drēbēm. Pielīmējiet elektrodus pie pacienta krūtīm. Ja elpošana nav vai ir vāja, atbrīvojiet pacienta krūškurvi no drēbēm. Pielīmējiet elektrodus pie pacienta krūtīm. Ja elpošana nav vai ir vāja, atbrīvojiet pacienta krūškurvi no drēbēm. Pielīmējiet elektrodus pie pacienta krūtīm.
Kopš šī brīža pacientu aiztikt nedrīkst. Notiek sirds ritma analizēšana. Šoks nepieciešams. Šoka sagatavošana. Kopš šī brīža pacientu aiztikt nedrīkst. Nospiediet mirgojošo šoka pogu. Šoks veikts. Pacientam atļauts pieskarties. Turpiniet atdzīvināšanu. Veiciet sirds masāžu 30 reizes, un tad veiciet elpināšanu 2 reizes no mutes mutē. Tādā veidā defibrators mums arī saka visu priekšā, kas mums ir jādara. Tātad defibratoram ir 2 elektrodi. Bieži vien arī apmācībās prasa, kā tad mēs sapratīsim, kur tos elektrodus likt. Tātad tādi 2 elektrodi, un uz elektrodu šiem te tātad virspusēm ir arī parādīts, kur tad mums tie elektrodi ir jālīmē. Un elektrodus mēs tātad labajā pusē līmējam uz krūšu kaula, kreisajā pusē mēs līmējam tātad zem krūts, tātad, lai šis te šoks ietu, nu, tā kā caur sirdi. Nevajadzētu pielīmēt otrādāk, jo, ja otrādāk pielīmēsiet, nu, tad tur būs tikai elektrotrauma cietušajam, bet, nu, nevis šoks, kas normalizē sirds ritmu. Bet, kā jau teicu, tātad neapjūciet lūdzu un skatieties arī tiem vizuālajiem attēliem, kas ir arī uz šiem te elektrodiem. Un šie te elektrodi ir ļoti labi pielīp pie cilvēka ķermeņa, jo ir tāda, nu, tā kā līdzīgi kā plāksterīts, ja, kad mēs pielīmējam un tātad caur šiem elektrodiem tiek arī novadīta strāva uz cietušā cilvēka ķermeni. Tātad ir dzeltens un melns, ir zils un sarkans, ja, nu, dažādās krāsās. Būtībā, nu, ja jūs tur nedaudz sajauksiet tās krāsas, nekas traģiskis nenotiks, ja, bet galvenais, lai nesajauktu puses, neuzlīmētu kreisajā pusē virs, tā kā uz krūšu kaula un labajā pusē zem krūtīm. Elektrodus tātad nekad nedrīkst līmēt uz krūšu galiem, tas būtu jāatcerās. Nu, es domāju, tad, ka jūs arī iegādāsieties defibratorus un kad jums notiks apmācības, jums šādas te nianses arī visu to izstāstīs, ja? Nu, un tagad es gribu arī tādu nelielu video parādīt, kā tad notiek atdzīvināšana, izmantojot defibratoru. Atdzīvināšanas pasākumi, izmantojot defibrilatoru. Uzmanīgi ejam klāt pie cietušā, pārliecinamies par drošību un mēģinām nodibināt kontaktu ar cietušo. Uzrunājam un saudzīgi papurinam. Konstatējam, cietušais ir bezsamaņā. Tālāk sekos skaļš sauciens palīgā. Kamēr kāds nāk, mēs atbrīvojam cietušā elpceļus un neilgāk kā 10 sekundes pārbaudam elpošanu. Apkārtējiem liekam izsaukt neatliekamo palīdzību un liekam arī atnest defibrilatoru. Paši ķeramies uzreiz pie sirds masāžas. Tad atbrīvojam krūškurvi no apģērba, novietojam rokas krūškurvja vidū un sākam sirds masāžu. 30 reizes masējam ar ātrumu 100 līdz 120 reizes minūtē un dziļums 5-6 cm. Pēc 30 sirds masāžām veicam 2 elpināšanas. Un turpinam strādāt līdz brīdim, kamēr ierodas palīgs ar defibrilātoru. Tiklīdz palīgs atnesis defibrilātoru, liekam ieslēgt defibrilātoru un tālāk jau palīgs izpilda visas defibrilātora komandas. Pielīme elektrodus uz cietušā krūškuļa, sekojot līdz vizuālajām norādēm, kas ir uz elektrodiem. Un turpinam izpildīt defibrilātoru komandas. Tiklīdz sadzirdam komandu, nedrīkst aiztikt cietušo, nedrīkst pieskarties, tad sekojam līdzi, lai neviens arī nav kontaktā ar cietušo. Ņemam rokas nost. Šajā brīdī arī tiek pārtraukta sirds masāža un elpināšana.
Un defibrilātors veic sirds ritma analīzi. Pēc tam, kad defibrilātors ir pabeidzis analīzi, nospiež pogu. Un tiklīdz šoks ir veikts, defibrilātors ziņo, ka drīkst ieskarties cietušajam un ir jāturpina atdzīvināšana, jāturpina veikt sirds masāžu un elpināšanu. Nu jā, tas tāds īsumā bija arī viss, ko es jums gribēju izstāstīt par automātiskajiem ārējiem defibrilatoriem. Varbūt jums radās arī kādi jautājumi, uz kuriem es varēšu atbildēt. Bet, nu, tad, kad jūs iegādājaties, vai tad, kad jums piegādātājs atved, nebaidāties un tiešām prasiet piegādātājiem visas tās nianses, jo kaut kādas nianses jau ir katram defibratoram, jā, vai tur, bet lūdzu arī pasekojiet tam, lai obligāti būtu tātad arī komplektācijā, to, ko jau es minēju, tātad komplektācija, piemēram, tādā somiņā, pie defibratora gan šķēres, gan šī telpināšanas maska. Tātad šķēres tādas, ar ko var arī pietiekami labi arī sagriezt tādus pat, nu, diezgan bieza materiāla audumus, ja, elpināšanas maska tātad, kuru mēs varam izmantot skuveklis, un arī tātad vienreiz lietojamie cimdi jūsu pašu pasargāšanai. Lūdzu, jautājumi? Drīkstēs pajautāšu. Jā, lūdzu. Es vēlos tikai vairāk precizēt, jo pirms neilga laika bija pieredze ar to, ja pareizi saku, tad netiešu sirds masāžu un tad to fizisko tieši. Un man bija teikts, ka to fizisko masāžu var veikt tikai tad, ja sirds pilnīgi ir apstājies, un ar defibrilātoru to atdzīvināšanu var veikt, ja ir vēl kaut kāda sirds darbība. Bet šeit video bija radīts, kā gan netieša sirds masāža, gan defibrilātors. Nu, respektīvi, tātad defibrators analizē sirds ritmu, un var būt tāda situācija, ka defibrators arī pasaka, ka šoks nav nepieciešams, tātad, un tad viņš arī šoku neveiks, bet jūs turpināsiet masēt, nu, ja viņš dzīvības pazīmes neizrāda. Jā, un tad arī video bija tā, ka viņi sākumā, nu, jā, pieslēdz to defibrilātoru, pēc tam viņš saka, ka, nu, it kā pēc šoka vajag vēl veikt to fizisko masāžu, un pēc tam, nu, jā, tad visu kopā, principā, var tur tā Viss kā. kopā tiek arī darīts. Jā. Kā jau es teicu, defibrators neaizvieto atdzīvināšanu. Jā. Nu, cilvēkam fiziski tāpat ir jāveic atdzīvināšana. Nu, ja nu tas cietušais tagad atver acis, sāk smaidīt, sāk runāt, nu, tad jūs pārtrauksiet sirds masāžu, ja? Bet kamēr vēl, nu, tātad nekādu dzīvības pazīmi it kā nav, jo defibrators arī pēc 2 minūtēm atkal veiks sirds ritma analīzi. Tātad jūs masējat, paiet, tātad, nu, konkrētam modelim ir tie 5 saucamie cikli, ja, un atkal defibrators veiks sirds ritma analīzi. Un atkal, nu, teiks, vai nu šoks nepieciešams, vai nav nepieciešams. Tātad būtībā tas aparāts arī diktē to vai, tātad, vai ir nepieciešams šoku veikt, vai nu, nav jāveic. Un tā fiziskā sirds masāža, viņa veicas arī, kad ir nedaudz sirds darbība, vai vispār, kad nav? Nu, cietušiem bezsamaņa un elpošana nav īsti normāla. Nu, jūs redzot, dzirdot, jūtot, nu, jūs neredziet, ka tas krūšu kurvis tur kustās. Elpošana pieliecāties pie vaigu, nejūtat, ka viņš elpo, nu, nedzirdat, ka viņš elpo, nu, tad ir jāmasē. Bet ja sirds darbība pilnīgi nav, ja, jo to arī var pēc pulsa pārbaudīt. Nu, ziniet, ar pulsa pirmā palīdzībā, un šeit arī pie defibratorā ar pulsa taustīšanām nekādām īsti nenodarbojamies, jā, jo, nu, pēc pulsa īsti tagad tur mēģināt kaut ko taustīt pirmās palīdzības sniedzējiem, tas īsti nebūs pareizi. Tātad mēs konstatējam, elpošana nav normāla. Nu, kaut kādi gārdzieni tur nesaprotami, un tad mēs arī redzam tiešām, nu,
ieradīsies, nu, tais pilsētu vidē būtībā 7-10 minūšu laikā arī neatliekamās palīdzības dienas šajā situācijā ieradīsies. Tad, kad zvana neatliekamās palīdzības dienestam, vienalga vai jūs deliģējiet, lai kāds izsauc neatliekamo palīdzību, ja, vai paši tur zvaniet neatliekamai palīdzībai, ja tūmā neviena cita nav, tad arī izstāstiet iespējamo visu to zināmo informāciju, kas jums ir, tātad jūs konstatējat, ka cietušais ir bezsamaņā, ka cietušais neelpo, tad attiecīgi arī neatliekamās palīdzības dienesta dispečeram sakiet, nu, ka tas cietušais ir bezsamaņā, cietušais neelpo. Nu, tātad izstāstam visu to informāciju, ko mēs par to cietušo esam tātad ievākuši jau uz to brīdi. Paldies! Jā, skaidrs. Tā vēl kāds jautājums? Tā, vai uz folijas var cilvēks palikt? Nē, folijas, jūs domājat, tā folijas sega, ne, būtībā arī mācībās to folijas segu ir jāgriež uz to dzelteno pusi, ja, jo folijas sega, tātad viņa, lai pasargātu no kaut kādiem nelabvēlīgiem apstākļiem, nu, piemēram, tur zālītē, ja, lai tas mitrums nav cietušajam, nu, tā kā mugurā nesūcās, ja, tad mēs to folijas segu klājam, bet to cietušo liekam uz tās dzeltenās puses. Tā, vairāk te jautājumu nav. Es prezentācijai mēģināju uztaisīt ierakstu, nu cerams ieraksts būs izdevies, un tad jau tiem, kam varbūt nepieciešams, tad es domāju, ka arī varēs dabūt. Vēl kādi jautājumi? Labi, tad, ja jautājumi nav, tad teikšu jums lielu paldies par uzmanību, par pacietību. Un tad jau jācer, ka nebūs jāpielieto defibrators, bet galvenais būt gataviem un zināt, kā rīkoties un nenobīties, ja, jo bieži vien bailes ir tas, kas varbūt neļauj kādā brīdī izglābt kādu cilvēku, kura dzīvībai un veselībai draud briesmas. Paldies jums par pacietību, uzmanību, visu labu! Paldies!